Animācijas kļūdu meklēšana Peppa Pig ir kļuvusi par mūsu pilna laika darbu, un šodien mēs atradām dažas tiešām labas. Piemēram, sērijā Edmonda Ziloņa dzimšanas diena mēs pamanījām divas īsas, bet smieklīgas kļūdas. Kad zebras kungs izlec no furgona, uzmanīgi vērojiet viņa rokas, jo tajās maģiski parādās koferis. Pirms mirkļa viņš neko neturēja, un tas vēl nav viss. Kad mamma cūka izņem vēstuli no aploksnes, ja paskatās uz aploksni, tā redzami saraujas tieši jūsu acu priekšā. Tā pati no sevis kļuva mazāka. Parunāsim par sēriju Londona. Šeit madāma Gazele ved klasi ekskursijā uz Londonu, kur pati Anglijas karaliene viņiem izrāda pilsētu. Kad autobuss gaida, kamēr kuģis šķērsos tiltu, ja paskatās autobusā, uz sienas var skaidri redzēt kaut kādu instrukciju schēmu. Bet, kad kuģis šķērso tiltu un kamera atkal rāda autobusu, instrukciju schēma ir pilnībā pazudusi. Un tas vēl nav viss. Visā šajā sērijā autobusā ir zvans, kas dažādās ainās parādās un pazūd. Vienā brīdī tas ir tur, nākamajā tas ir pazudis. Sērijā, kurā Ričards Trusis nāk spēlēties, pašā sākumā mēs redzam, kā priekšplānā līst lietus. Bet, ja paskatās aiz loga, tur vispār nav lietus. Fons ir pilnīgi sauss. Tikai pēc tam, kad sērijas nosaukums pazūd no ekrāna, lietus beidzot sāk līt arī aiz loga. Vai lietus aizmirsis ierasties laikā? Un tā nav vienīgā kļūda šajā sērijā. Kad Sūzija ierodas Piepas mājā, ja rūpīgi paskatās uz durvīm, tieši blakus tām ir durvju zvans. Bet šīs pašas sērijas ievadā durvju zvana tur nemaz nebija. Kāds to acīm redzot uzstādīja ļoti ātri. Sērijā Grampija Trusīša laiva darbnīca mēs atradām klasisku pazušanas triku. Vienā brīdī sērijā mēs skaidri redzam stabu ar zvanu tā augšā. Bet, kad laiva ietriecas koka stabā un nogrimst, gan stabs, gan zvans pilnībā pazūd. Viss ir prom. Bet tad, tikai pēc dažiem mirkļiem, kad vectētiņš suns izvelk laivu no ūdens, stabs un zvans maģiski atkal ir tieši tajā pašā vietā. Sērijā Ballīšu autobuss Peppa tiek uzaicināta uz Kendi kaķes dzimšanas dienas ballīti, kas notiek divstāvu ballīšu autobusā. Un uzreiz mēs pamanām kaut ko dīvainu. Autobusā ir tikai viena sēdekļu rinda. Visi bērni apsēžas tajā pašā rindā, un autobuss sāk kustēties. Bet, kad kamera pārslēdzas uz kadru ar autobusu no ārpuses, sēdvietu izkārtojums ir pilnībā mainījies. Tagad bērni sēž vairākās dažādās rindās, gluži kā parastā autobusā. Viena rinda kaut kā pārvērtās vairākās tikai dažu sekundžu laikā. Un tas vēl nav viss, kad bērni apsēžas ēst, uz šķīvja ir 6 sviestmaizes. Denīs, Sūzija un Pedro katrs paņem vienu. Tātad vajadzētu palikt 3 sviestmaizēm. Bet, ja paskatās uz šķīvi, tur joprojām ir 4. Kāds dabūja papildu sviestmaizi, un neviens to nepamanīja. Šī kļūda ir nedaudz atšķirīga no parastajām kļūdām. Sērijā, kurā Peppa, Džordžs un tētis Cūka krāso Īvijas istabu, ja paskatās pa logu, debesīs skaidri redzama saule. Pārējot uz priekšu, līdz brīdim, kad viņi pabeidz krāsot, ārā jau ir satumsis. Bet te ir dīvainā daļa. Saule joprojām ir tieši tajā pašā vietā, kur tā bija iepriekš. Mēs visi zinām, ka saule lec austrumos un rietumos noriet. Tātad, ja laiks ir pagājis un ir satumsis, saulei vajadzēja pārvietoties pāri debesīm vai pilnībā pazust. Tagad nākamais piemērs no sērijas Stīpas ir patiešām smieklīgs. Kad visi bērni ņem Stīpas no groza, mēs redzam, ka arī Zoja zebra pievienojas. Bet te ir problēma. Tikai pirms brīža viņa pat nebija klasē, viņa tur nebija pašā sākumā. Un tad pēkšņi viņa ņem Stīpu tā, it kā būtu tur bijusi visu laiku. Ja vien Zoja nav iemācījusies teleportēties, tas acīm redzami ir animācijas kļūmīta. Un tas vēl nav viss. Kad visi sāk rotaļāties ar savām Stīpām, Zoja noslēpumaini atkal pazūd. It kā viņa tur nemaz nebūtu bijusi. Viņa parādījās vienā ainā, paņēma Stīpu un pazuda kā nebijusi. Parunāsim par sēriju Doktoris Hamsteres bruņurupucis. Doktore Hamstere apciemo bērnus, lai pastāstītu par saviem 3 mājdzīvniekiem. Un šajā ainā mēs skaidri redzam, ka Kendi kaķe sēž kopā ar pārējiem bērniem klasē. Bet vēlāk sērijā, kad Doktore Hamstere saprot, ka viņas bruņurupucis ir uzrāpies kokā un izsauc Misas Trusens ugunsdzēsēju dienestu, kamera pārslēdzas uz ugunsdzēsēju mašīnu, kas dodas uz notikuma vietu. Un ja paskatās uz mašīnu aiz tās, Kendi kaķe sēž iekšā. Bet kā? Mēs taču tikko redzējām viņu klasē. Nav iespējams, ka viņa būtu varējusi nokļūt tajā mašīnā. Vai nu Kendi kaķi pārvietojas ļoti ātri, vai arī animatori pilnībā aizmirsa, kur viņu bija novietojuši. Sērijā drošība pirmajā vietā ir pāris labu piemēru. Kad tētis Cūka atver drošības vārtiņu, ja paskatās uzmanīgi, vārti burtiski iziet cauri Peppas un Džordža sejām, it kā viņi nemaz nebūtu cieti. Un tad, kad Peppa un Džordžs sāk padarīt māju drošu bērniem, aptinot visu ar burbuļplēvi, viņiem kaut kā izdodas aptīt arī piekaramo lampu pie griestiem.
Divi mazi siventiņi, kuri knapi var aizsniegt virtuves leti, kaut kā ir aptinuši burbuļplēvi ap lampu, kas karājas virs viņu galvām. Tas jau drīzāk nav animācijas kļūda, bet gan īsta mistērija. Viena sērija, kas ir pilna ar kļūdām, ir mūzikas instrumenti. Kad tētis Cūka pasniedz Pepai bungas, tām nav ne siksnas, ne auklas, nekas, ar ko tās noturēt. Bet, kad Pepa sāk spēlēt, bungas vienkārši peld gaisā, it kā neredzamas rokas tās viņas vietā turētu. Tad, kad Džordžs sāk pūst savu tauri, ja paskatās aiz viņa, televizors un zelta zivtiņa ir pilnībā pazuduši. Tie bija tur pirms brīža, bet tagad tur ir tikai tukša siena. Un visbeidzot, kad tētis Cūciņa aplaudē mammai Cūciņai, uzmanīgi vērojiet viņa rokas. Tās iziet cauri viņa paša galvai. Šajā brīdī mēs sākam domāt, ka tētis Cūciņa varētu nebūt pilnībā ciets. Tagad šeit ir vēl viena sērija ar vairāk nekā pietiekamu kļūdu daudzumu. Sērijā Žagas, kad Pepa sniedzas pēc savas karotes, viņas roka iziet cauri mammas Cūciņas brokastu bļodiņai. It kā tā tur nemaz nebūtu. Tad, kad tētis Cūciņa lej pienu savās brokastīs, ja paskatās uz krūku, piena līmenis nemaz nesamazinās. Viņš lej pienu, kas acīm redzot nekad nebeidzas. Un, ja paskatās uz brokastu bļodu uz galda, tā patiesībā nestāv uz galda, bet nedaudz peld virs tā. Un visbeidzot, pievērsiet uzmanību karotei Pepas rokā, jo jau nākamajā kadrā tā pilnībā ir teleportējusies no viņas rokas uz galdu. Pārējot pie sērijas Komposts, paskatieties uz bilžu dēli pie sienas. Sērijas sākumā tas skaidri redzams, karājamies virs virtuves skapīša. Bet pēc dažiem mirkļiem, kad Pepa pieiet pie atkritumu tvertnes, tas pats bilžu dēlis ir teleportējies pāri virtuvei un tagad karājas virs atkritumu tvertnes. Un runājot par atkritumu tvertni, kad mēs to pirmo reizi redzam, vāks ir pilnībā aizvērts. Bet, kad Pepa pieiet, lai kaut ko izmest, vāks pats atveras, vēl pirms viņa tam pieskaras. Vai nu Pepas māja ir apsēsta, vai arī šai atkritumu tvertnei ir kustības sensori no nākotnes. Un pats dīvainākais vēl tikai sekos. Kad mamma Cūka sāk rādīt Pepai dažādas atkritumu tvertnes, tās ir novietotas tieši blakus leduskapim. Bet tikai dažas ainas, iepriekš leduskapis bija cieši piespiesti pie sienas, un tam blakus nebija pilnīgi nekādas vietas. Izrādās, ka Pepas mājas virtuve pārkārtojas starp ainām. Tagad te ir ātrs, bet tiešām dīvains moments no sērijas Zvaigznes. Kad Cūka ģimene ierodas vectētiņa Cūkas mājā, tētis Cūka acīm redzami ir uzvilcis ziemas drēbes. Bet, kad viņš uzkāpja bēniņos, viņam pēkšņi atkal mugurā ir parastās ikdienas drēbes. Jūs varētu domāt, ka viņš tās vienkārši novilka pirms kāpšanas augšā. Bet nē, jo burtiski 1 sekundi vēlāk viņš atkal ir savās ziemas drēbēs. Viņš kaut kā divreiz nomainīja apģērbu dažu sekundžu laikā, nevienam to nepamanot. Tagad par šo pēdējo gadījumu. Apskatīsim sēriju Sporta stunda. Kad vectētiņš Trusis dod norādījumus bērniem, paskatieties uz Kendija kaķes un Emīlijas ziloņa atrašanās vietu. Kā redzam, Kendija kaķe ir tālākajā pusē, bet Emīlija ir tuvākajā pusē. Taču kļūda ir tāda, ka jau nākamajā ainā viņu vietas ir mainītas. Pāris kadros viņas vienkārši apmainījās vietām. Un šajā ainā, ja paskatāmies fonā, var redzēt veselu kaudzi ar virvēm, kas karājas lejā. Bet tikai pēc dažiem kadriem visas tās virves pazūd. Un visbeidzot, kad vectētiņš Trusis saka bērniem ļodzīties kā želeja, ja paskatāmies uz Sūziju šeit, viņai trūkst rokas. Un tas ir viss, ko šoreiz atradām. Bet zinot Pepa Cūciņu, droši vien ir vēl simtiem citu kļūdu, kas paslēptas redzamā vietā. Rakstiet komentāros, kurš no tiem jūs pārsteidza visvairāk. Un kā vienmēr, tiksimies nākamajā video.